Cik jūs daudz zināt par dzinējiem? Pirmais līmenis. Šeit tu ieliec degvielu. Šeit degviela pārstrādājas uz rūts un brauc. No šeit pārpalikums. Labi, tagad nopietni. Viena no galvenajām detaļām dzinējā ir virzulis. Ko viņš dara? Iesūdz gaisu, saspiež, sprādziens, jauda, iztīra un pa jaunam. Ar to viss nebeidzas. Lai dabūtu vairāk jaudas, palīdzēs šī tāda štuka. Saucas turbīna. Vairāk gaisa, vairāk degvielas, vairāk jaudas. Bet ne par to stāsts. Vai kāds ir kādreiz aizdomājies, kādā veidā visi šitie agregāti strādā? Un kā šis kontrolē šito? Starp pedāli un dzinēju ir vēl viena detaļa. Viņa saucas vadības bloks. Kompis. Ko dara kompis? Viņš tulko dzinējam, kas ir jādara. Ko tas nozīmē? Vadītājs brauc ar auto, kuram ir pedālis, ar kuru viņš runā ar kompi. Prasa viņam šī tik un tik jaudas, atkarībā no tā, cik viņš iespiež to pedāli. Savukārt kompis, nolasot visu informāciju no dzinēja, dara to, ko viņam ir ierakstījuši inženieri. Vienkāršiem vārdiem kāds čips viņam iekšā. Ko tad tie inženieri ir sarakstījuši tajā vadības blokā? Pirmais, ar ko sāksim, pedālis. Pedālis ir tā vieta, ar kuru vadītājs sarunājas ar dzinēju. Kā notiek saruna? Vadības bloka valoda izklausās šādi. Ja pedālis ir iespiests uz 50%, tad dzinējā ir jāšpricē 30 mg. Ja tu iespied 100% uz pedāli, tad jāšpricē 70 mg. Bet tas nenozīmē, ja tu spied grīdā, viņš lej iekšā cilindrā 70 mg. Tas tā nenotiek. Pedālis ir pieprasījums. Viņš pieprasa, lai ir tie 70 mg, un vadības bloks darīs visu iespējamo, lai tas notiek. Šo vietu es uzskatu redigiet nav vajadzīgs. Tāpēc, ka šeit jaudas palielinājums nekāds nebūs. Vienīgi, ka ir iespējams uztaisīt tā, lai tā pedāle agrāk reaģē. Tas ir vienīgais, ko var izdarīt ar to. Tas ir tīrākā smadzeņu appišana, tāpēc, ka tu domā, ka tu drusku piespēdā, viņa jau skrien. Tu vienkārši to jaudas reaģēšanu atsūtīji uz 50%, nevis 100%. Tāpēc tu vienkārši nelietosi visus 100% uz pedāļā, vienkārši 50%. Tas, es uzskatu, nav nekādas jēgas no tā. Griezes momenta limiters. Šeit baigi stāstīt nav ko. Tas ir vienkārši kā drošinātājs manā saprašanā, ka viņš vienkārši limitē jaudu, lai mašina pati sevi nesalauž. Kā tas strādā? Ja pedālī ir ierakstīts 100 mg, tu spied pedāli, 100 mg pieprasi, limeterī stāv 60. Tas nozīmē, ka cik tu vienu to pedāli nespiedīsi, viņš vienalga 60 dos, nevairāk. Tas ir vienkārši drošībai, limiters un viss. Šitajā vietā gan ir jāmaina datus, tāpēc, ka ja mašīnā ir uzlikts 60 mg un tu gribi, lai viņa ātrāk iet, ja 60 stāv, tu nekad viņai vairāk nedabūs. Tāpēc šo vietu gan ir jāceļ augšā, lai dabūtu jaudas pieaugumu. Gaisa masas mērītājs skaita gaisu. Ja cauri viņam ir tikuši garām 500 mg gaisa, un programmā viņam ir ierakstīts, ka ir jādod tikai 30 mg degvielas, tā viņš arī darīs. Nav svarīgi, vai limits ir atļauts, vai pedālis ir pieprasījis to. Viņš dos tikai tik, cik ir vajadzīgi. Faktiski tas ir degvielas un gaisa proporcijas karte, manā sapratnē. Lai šito pareizi saregulēt, drusku nāksies pastrādāt ar smadzenēm, jo ir atkarīgs no tā, cik jūs spiediena pieprasīsiet un cik daudz jūs gribāt bagātāku to maisījumu uztaisīt. Ar to arī nav jāpārspīlē, tāpēc, ka tur būs vieni dūmi, no kuriem jēgas baigās arī nebūs. Tagad par sprauslām. Lai dabūtu vairāk jaudas, vajag vairāk degvielas. Sprauslas tāpat vienu nevar atvērt vairļā, lai viņas vairāk ielēja. Tas tā nestrādā, drusku savādāk. Tur ir divas kartes. Viena atbild, kā ir jālēj, otra, cik ilgi jālēj. Ja vairāk degvielas vajag ieliet, tad vajag izdarīt tā, lai tās sprauslas ilgāk lēj iekšā. Tas arī viss. Šeit gan vajag būt uzmanīgam, ja pārāk uztaisīsi būs nelabi, gan pa vēlu būs nelabi. Vārdu sakot, šeit ir jābūt uzmanīgam, savādāk var piedarīt sūdus. Tālāk. Pieliet degvielas ir pamaz, vajag arī gaisu. Tātad turbīna. Turbīnas limits. Viens atbild par to, lai nepūš vairāk par noteikto gaisu. Otrais limits noteikti sitīs avārijā, ja būs sasniegts spiediens. Turbīnas pieprasījums. Ja vienkārši, tad sanāk tā, ka tur ir pierakstīta instrukcija priekš turbīnas.
Ja vadītājs pieprasa 50 mg, viņai jāiepūš 1,3 bars. Ja vadītājs pieprasa 30 mg, tad viņai iepūš 0,9. Vienkārša instrukcija, kas ir jādara viņai, to viņa arī dara. Lai likt turbīnu vairāk pūst, vienkārši ir jāpāraksta instrukcija tā, lai viņa pūš vairāk, bet ir jāatcerās, ka viņai ir resurs un viņu nedrīkst pūst, cik vien sagribēsies un tā tālāk. Jo vairāk tu prasīsi viņai spiedienu, jo vairāk ir risks, ka viņa izies no čata. Tālāk, vakuma regulators. Priekš kam viņš ir vajadzīgs? Turbīnai ir geometrija, kur regulējas ar vakumu. Priekš kam vajadzīga geometrija turbīnai? Lai pie maziem apgriezieniem sasniegtu to spiedienu ātrāk. Tāpēc kartē ar vakuma regulātoru ir jāpieregulē spiediens tādā veidā, lai geometrija strādā pareizi un tas spiediens atnāk tad, kad tev ir vajadzīgs.